Labdien! Mhm. Nu, un, diemžēl sanāca tā, ka nevar būt smiltenē šobrīd, bet laimīgā kārtā tehnika atrisina to lietu. Vienīgais jāatvainojas, ka ik pa laikam es laikam ieklapošos. Nu, pagājušajā gadā muzeja vadība, Ievas Miķis kundze, man uzrunāja par iespējamo sadarbību Smiltenes novada vēstures pētniecībā, un tā es pagājušajā gadā ķēros pie šīs lietas un nospriedām, ka varētu sākt ar tā saucamās vēsturiskās geogrāfijas jautājumiem, proti noskaidrot, kur, kādas, cik daudz zemnieku sētas atradās, kā viņas mainījās, teiksim, kaut kādā laikā šīs sētas ir iznīkušas, atjaunojušās. Nu, un tas viss nu, rāda to, kur, ar kādiem resursiem vēstures process virzījās uz priekšu, jo pamatā jau ir cilvēki, zemnieki, ja, un viņu saimniecības. Nu, un tad, kā pirmās mūžas, ja, izvēlējāmies Blomes mūžu, pēc tam Palsmanas mūžu, kas vēlāk sadalījās 3 mūžās. Nu, druscīt tādu tā kā teoriju būtu jāpastāsta, kā šīs saimniecības apdzīvotība kopumā Latvijā veidojās, tīpaši vidzemē, sākot no Livonijas kara laika. Nu, un situācija ir tāda, ka 16. gadsimta otrā pusē notika Livonijas karš, kurā diezgan daudz novadi cieta. Droši vien tajā skaitā arī Smiltene. Un tad šis nu, nosacītas tādas labklājības, vai kā to saukt, laiks, kas bija pirms Livonijas kara, beidzās, un daudz saimniecības tika izpostītas. Bet nu ne visur, teiksim, Limbažos, Turaidā, kur arī šis karš gāja pāri, tomēr šī postījuma, nu, liekas, ka nebija tik liela. Nu, Smiltenētas varēja būt drusciņ citādāk. Tad pašā 17. gadsimta sākumā notika Poļu-Zviedru karš. Un pašā kara sākumā, 1601. un 1602. gadā, izcēlās liels bats, mēris. Un, ja mēs parasti runājam par 1710. gada mēri, kurā gāja bojā apmēram 2/3 iedzīvotāji, tad aizmirstam par šo pirmo lielāko mēra epidēmiju Latvijā. Tātad pats 17. gadsimta sākums, 1601. un 1602. gads. Un tad, līdzīgi kā 18. gadsimta sākumā, arī šajā 1601. un 2. gadā arī varēja būt tā, ka gāja bojā apmēram 2/3 iedzīvotāju. Pakāpeniski līdz 17. gadsimta beigām šīs saimniecības tika atjaunotas. Protams, atkal atjaunojās iedzīvotāju skaits, saimniecības atjaunoja, bet lielākā daļa novadu tomēr nesasniedza vairs to līmeni, kāds bija 17. gadsimta sākumā. Tad sekoja jau pieminētais 1710. gada mēris. Tātad tas arī atkal ar kara laiku saistās ar Ziemeļu karu. Un 1710. gadā atkal 2/3 iedzīvotāji izmira. Nu, tā ir tāda ļoti aptuvena skaitļa. Bet atkal tas, kas notika 17. gadsimta sākumā, tādā pašā veidā atkārtojās 100 gadus vēlāk. Un atkal 18. gadsimts tika pavadīts tāda atjaunotnes gaisotnē, atjaunojās iedzīvotājs skaits, atjaunojās saimniecības. Nu, tas 18. gadsimtā varbūt notika drusciņā ātrāk nekā 17. Veiksmīgāk.
Nu, un tad 19. gadsimts būtu tāds tā kā jau stabilitātes laiks, kari un epidēmijas īpaši reiz tādas nebija. Nu, un tādā veidā, ar tādiem lieliem viļņiem, ja, ik pa 100 gadiem šī veidojās šo zemnieku saimniecību attīstība. Nu, un tagad konkrētāk varētu paskatīties, kā tas notika dažās Smiltenes novada muižās, Lomē un Palsmanē. Tā, nu šeit ir Zviedru laika karte, 17. gadsimta beigas, mēram 1680, 81. gads, kur redzam Lomas muiža ar apkārtni. Nu, tur arī apkārtējās muižas redzamas, teiksim, Nenegala Smiltenes muižas, Nenegala pagasts un cits. Bet no vidu ir šī Lomas muiža un tā šais Zviedru kartēs Lomas apkārtni izskatās. Nu, tur var redzēt ar cipariem atzīmētas zemnieku saimniecības, iesvītroti lauki, tie ir tīrumi. Nu, un pēc šīm kartēm var rekonstruēt, salīdzinot to visu, uzliekot mūsdienu kartē, jā, varam rekonstruēt, kāda tad bija šī apdzīvotības aina 17. gadsimtā. Nu, un ir diezgan liels pamats domāt, ka šī Zviedru laika karte rāda jau to pašu situāciju, kāda eksistēja 100 gadus iepriekš, tātad 16. un 17. gadsimta mijā. Nu, un saliekot šos Zviedru laika kartes datus uz mūsdienīgākā kartē, tādu varam redzēt, kāda tad Blomas muiža bija, kāda bija tās šīs muižas daļas. Nu, te ar vairākām krāsām iezīmētas zemnieku saimniecības, kādas tad eksistēja 17. gadsimta beigās. Un šīs saimniecības dalījās vairākās grupās. Tādu tumši zilo ir iezīmēta Blomas muižas, nu, kā es sauktu par centrālo daļu. Blomas muižas centrs. Vistuvāk pašai Blomas muižai, tā kā uz dienvidu pusi no viņām muižas. Tad nākamo daļu veidoja Jurkina pusmuižas saimniecības, tās ir zaļkrāsī ierīkotas. Nu, jāatvainojas, ka man nebija aprēķinājis karti, cik tālu viņi sniegsies. Tā saimniecības vēl drusku tālāk uz dienvidiem gāja. Tāda interesanta vieta kā Kaiberis, jeb Kaibera ciems. Un ar šo Kaibera ciemu tāda interesanta lieta, ka Kaiberis tas atrodas tā laikam ir Nigras upe, ja nemaldos. Tas, ko kartēs redzam kā Kaiberi, atrodas upes kreisajā krastā. Bet lielākā daļa Blomas muižas Kaibera ciema saimniecība atrodas pretējā krastā. Un iespējams, ka pastāvēja pavisam divi ciemi. Varbūt ar vienu nosaukumu, varbūt tur kaut kādi citi procesi notikuši, bet ir tātad bijis, teiksim, nosacīta Blomas Kaiberis upes labajā krastā, un kreisajā krastā bija Smiltenes Kaiberis, jo lielākā daļa saimniecību, kas atradās kreisajā krastā, piederēja Smiltenes novadam. Bet 3 zemnieku sētas no šīs Smiltenes Kaibera ciema piederēja Blomē. Nu, tas nav nekas neparasts, jo viduslaikos vēlāk arī veidojās tādi streigabali, atsakot, dalot, pērkot, pārdodot kaut kādas saimniecības. Tās varēja būt izvietotas juku jukām starp
atsakot, vienā teritorijā, kas piederēja kādām dievām, varbūt pat 3 mūžām. Tad vēl viena daļa atradās tuvu tagadējai Jaunbilskai. Tas man ar sarkanu krāsu iezīmēts. Tas 17. gadsimta dokumentos ir saukts par sākotnēji par Šturcenberga jeb Lasenburga mūžu. Tā tad bijis kaut kāds īpašnieks, kam piederējušas šīs saimniecības, vai varbūt kāds nomnieks ar tādu vārdu. Un tad jau 17. gadsimta 30. gados šīs saimniecības piederēja jau Blomei. Zviedru laika kartēs un materiālos šīs kādreizējās Lasenburga muižas saimniecības tiek sauktas par Runciņa pagastu. Runciņa pagasts. Un, kā redziet, ar sarkanu iezīmēti vēl vairāk punktu. Vairāk zemnieku saimniecības pavisam Runciņa pagastu, bet arī tās skaitās Runciņa pagastā. Nu, tas tikai rāda to, ka šie pagasti, vakas, viņi savu laiku veida nevienmēr pēc tādas skaista geogrāfiska principa, bet pēc kaut kādiem citādākiem apsvērumiem. Grūti pateikt, kāpēc šīs te no Lomas uz ziemeļiem, rietumiem, kāpēc šīs dažas saimniecības skaitījās pie šī pagasta, vai tur bija svarīgs šis saimniecības skaits katrā pagastā vai kas. To nevar vairs pateikt, bet situācija tāda, ja dokumentos skatāmies šo Runciņa pagastu, tad nav jābrīnās, kā pagasta dažas saimniecības atrodas pavisam tālu, kaut kur novada otrā galā. Tā ir diezgan izplatīta parādība tajā laikā bijusi. Tad 18. gadsimtā arī šie paši pagasti pastāv. Pastāv 18. gadsimta dokumentos tāda Jurkina pusmuiža, kā Eiberis. Runciņa pagasta vietā tiek minēts Kunnēšu pagasts. Te būtu valodniekiem varbūt jāpaskatās, vai Runciņš un Kunnēša pagasts varbūt nav kaut kādi viens un tas pats nosaukums dažādā rakstībā tikai, vai kaut kas cits mainījies, varbūt arī tiešām tie divi dažādi nosaukumi, bet katrā ziņā šis Runciņa pagasts tāda 18. gadsimtā tagad dokumentos tiek rakstīts kā Kunnēša pagasts. Un interesants nosaukums Lomas muižas centrālajai daļai. 18. gadsimta otrā pusē mācītājs, Smiltenes draudzes mācītājs ir beidzis draudzes rakstu ar visām zemnieku sētām, šo sētu sarakstu, un norādījis, ka šis Lomas centrālās daļas saimniecību kopums saucās par Vēlagala pagastu. Atkal šāds nosaukums parādās. Ja skatāmies, kā šī apdzīvotība veidojusies, tad 17. Gadsimta pirmajā pusē, 638. gadā bija 49 apdzīvotas sētas, 15 tukšas. 15 tas vēl rāda to, ka Lomas muiža vēl nav atgūsies no 17. gadsimta sākuma mēra epidēmijas. Vēl arī 24. 5. gadā arī kaut kāda epidēmija vidzemē bija, tā kā neviena tāda slimība epidēmija pārgāja pāri vidzemē, bet kopā skaitot
apdzīvotās un tukšās 4 saimniecības bija. 17. gadsimta beigās 83. Tātad saimniecību skaits tagad drusku audzis, bet man ir tādas aizdomas, ka Smiltenes novadā šī 38. gada revīzija, pirms tam arī 30. gadā notika revīzija, ka viņas ir drusku nepilnīgas, ka tur nav atzīmētas visas saimniecības, kādas eksistē. 1750. gadā 81 saimniecība kopā, vēl pēc 100 gadiem 73. Nu, it kā 19. gadsimtā šis saimniecības skaits samazinājies. Druskuļi tas tā bija, jo dažas saimniecības iznīka. Bet, ja nemaldos, kāds 3, 4. Bet galvenais samazinājuma iemesls bija tas, ka dažas saimniecības tika pievienotas Smiltenes mūžai un Jaunbilskas mūžai. Līdz ar to varam uzskatīt, ka vismaz no 17. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta vidum šis apdzīvojums ir stabils. Viņš principā nemainās. Un tas, ko mēs varam konstatēt Zviedru laika kartēs, to pašu mēs varam konstatēt arī 20. gadsimta sākuma kartēs. Tātad šī apdzīvotības izvietojums, saimniecība izvietojums bija, nu, varētu teikt, nemainīgs. Nemainījās arī faktiski saimniecību nosaukumi. Ja salīdzinu dažādas revīzijas, tad man ir tāda tabula 630, 88. gads, 1750, 1850. Tad redzam, ka rakstības forma gan mainās, ja tie dokumenti ir vāciski rakstīti, un vāciešiem tur savas īpatnības bija, kādā veidā viņi pierakstīja latviešu nosaukumus. Bet nu, visi nosaukumi ir principā ļoti labi atpazīstami. Teiksim, ja dzērvīte kādreiz tika rakstīts kā serbe vai serve, ja, tā ir tāda tipisks veids, kādā veidā vācieši to laik atainoja šo dzēs skaņu. Ja. Dzērve kā es. Nu, varam šaubīties drusku vai teiksim, Sirmiņu mājas, viņas 630. gadā atzīmētas kā Sirmiņi, tad parādās forma Zirniņi, vai bija kaut kāds dubults nosaukums, kas ir kaut kāds Zirnīts, ja drīzāk varbūt tomēr tāda, nu, kaut kāda rakstības nekonsekvence vai rakstītājs īsti nesaklausīja šo nosaukumu. Bet, nu, principā tāda šie 1630. Tā gada nosaukumi visi atnāk praktiski līdz mūsu dienām, ja vien šīs mājas ir saglabājušās. Un tā var gandrīz visas Blomas mūžas saimniecības ierakstīt tādā tabulā, jau nekas īpaši nemainīsies. Tātad tie paši nosaukumi, tā pati apdzīvotība. Tā, drusku pārāk tālu jau aizskrēju. Tā. Kas varbūt no tāda no mājvārdu nosaukuma viedokļa interesantāk ir, tur, protams, pirmkārt valodniekiem vajadzētu ar šiem nosaukumiem pastrādāt, bet ko es sev atzīmēju, ka interesantāko ir Slāču plēsis. Tagad viņi saucās par lācīšiem, bet tā tad jums arī savs Slāču plēsis ir bijis kādreiz. Tas ir no Bilskas uz dienvidu rietumiem. No Blomas uz dienvidu rietumiem. Tā, man liekas, ja redziet kursoru, ja tad šīs, man liekas, ir varbūt
kaut kādu, varbūt blakus māju, bet man liekas, ka šī te ir tā Lāčplēša māja. Tagad saucās Lācīši. Tāda Jaunvils, kas viena no mājām, ko Loma pazaudēja un vai pārdeva, vai kas tur notika, pievienoja Jaunvilskai maizes ceplis. Un tad tāds nosaukums, kas bija šķintraģē, ko tas varētu nozīmēt, ir bijis žaklīcis. Tagad, laikam, šīs mājas vairs nav, bet kalna žaki bija vēl 20. gadsimta vidū. Tas kaut kur uz rietumiem, stipri uz rietumiem no Blomes. Vai žaks bija tas kāds personu vārds, vai kas to nevaru pateikt, ja, bet nosaukums tāds. Mājvārdi nav īpaši mainījušies, kā es minēju, mājvārdi nav īpaši mainījušies. Daži bija divas ozola mājas, viena no tām pēc saimnieku vārda saucās par Andrejkām. Laikam arī vēl tagad pastāv Andrejkas, un tā pirmās ozola mājas tās gan iznīkušas. Tad ir bija tādas mājas kā Vārgzemnieks. Vai nu saimniekam nodarbes pēc, vai kā visdrīzāk nodarbes pēc, mājas 18. gadsimtā sāka saukt par podkājām. Un 19. gadsimtā atkal atgriezās pie vārpām, saucās vārpainis. No vārpinieka palika par podkāju un pēc tam atkal par vārpaini. Tā, tas tik daudz par Blomes mūžu. Nākamā ir Palsmanis mūža. 17. gadsimtā viņi piederēja vēl pie Smiltenes, un pašu mūžu vēsturi neesmu tik sīki papētījis. Kaut kādā brīdī viņi no Smiltenes nodalās kā patstāvīga mūža. Un te man kartē nebija iespējams visu tā skaisti salikt. Šai kartē ir Palsmanis mūžas ziemeļdaļas zemnieku saimniecības, kādas atzīmētas 17. gadsimta beigās Zviedru kartē. Kā redziet, pārāk daudz viņas tur nav. Palsmane pati ir tāda diezgan vientulīga. Atrodas tā kā tūkstneša vidū gandrīz, vai apkārt īpaši apdzīvotība nekur nav. Un tikai kaut kur tālāk līdz pat kādiem 15 kilometru attālumā vai vairāk ir kā saka, šīs mājas attālu no Palsmanas centra. Un šajā kartē dienvidu daļa. Atkal tā gara Pals, pārsvarā gara Pals, tāda zemnieku saimniecību grupa. Bet ar Palsmani ir tāda interesanta lieta, ka pavisam nesen atcerējos, ka bija aizmirsis vienu interesantu dokumentu, kas dažādi tiek datēts. Citreiz ar 1550. gadu. Arvids Švābi, kurš šo dokumentu daļu nopublicēja, datēja viņu 1557. gadu. No, principā tā ir 16. gadsimta vidus, īsi pirms Livonijas kara. Un šajā dokumentā Palsmanē ir pierakstītas 55 saimniecības. Vairākam ir vienāds vai līdzīgi nosaukumi. Ja izdala atsevišķi katru, teiksim, patstāvīgo nosaukumu, te ir 35, 38 nosaukumi. Nu, šie līdzīgi vai vienādie nosaukumi, piemēram, Varkela, Varkolu, atkārtojas 4 reizes, Sune, vai Sunīši, vai Sūnas, ja kaut kas tāds. Tātad Sili, bet varbūt arī Zili. 3 nosaukumi, un tad rudbārži, jā, dažādās formās.
Nu, tie varētu norādīt uz ciemu. Tātad pastāvējuši viena vai līdzīga nosaukuma saimniecības, nu, tas tātad varētu būt ciema liecība. Nākamā revīzija, kas Palsmanē notika, bija 1630. gadā. Nu, pagājuši kādi 70, 80 gadi, kas pa vidu noticis, grūti pateikt. Ja. Bet 1630. un klāt pieliekot vēl 638. gada revīziju, var redzēt, kas starp šo 16. gadsimta vidus sarakstu ir un 17. gadsimta 30. gadu sarakstiem. Nu, var sameklēt diezgan daudz atbilstības. Jā, teiksim, pirmajā kolonā, jā, tas ir 1557. gads, un tad otrajā kolonā ir 17. gadsimta 30. gadi. Beigās 20. gadsimta sākuma nosaukuma. Nu, varbūt arī daļa eksistē vēl mūsdienās. Nu, šeit man ar jautājumu gan ir tā, vai varkaļi, varkaļi, vai tie paši variņi, tur vēl jāpētī. To grūti pateikt, bet Silgala, ja tas būtu tas pats Silgals, ir Silgalnits, Linda, Linder, jā, un tam līdzīgi. Beigās puika mājas it kā atgādina igauņu vai lībiešu puika, jā, bet tas tomēr būs tas pats vēlākais puhis, jā, vai ja pūķis, pūķu nosaukums, pūķu mājas. Nu, tā ir kaut kādā ziņā atbildes jautājums, cik sen ir mūsu māju vārdi. Jā, tātad Palsmanē daļa, nu, laba daļa šo māju vārdu, tātad cēlušies vismaz jau pastāvējuši vismaz ar 16. gadsimta vidū. Tātad pirms Livonijas kara. Nu, bet tas jautājums par to, kā situācija veidojās starp šo 16. gadsimtu vidū un 17. gadsimta 30. gadiem, ja tur vēl būtu jāpaskatās, jāpapētās, jo drošākas ziņas tomēr sākas ar šiem 17. gadsimta 30. gadiem. Un, ja mēs skatāmies pēc sētu skaita, pēc tā, kā šī Palsmanas novada apdzīvotība veidojās, tā redzam, ka 30. gados ir tikai kādas 29 saimniecības, 17. gadsimta beigās 36, bet atkal var atkārtot, ka 30. gada revīzijas ticamāk, ka nebija pavisam pilnīgas, ka tur kaut kas nav pierakstīts. Un tad jau pēc 1710. gada mēra 1724. gadā atkal ir tās pašas 306 saimniecības. Turklāt nav nevienas tukšas sētas. Un tas atšķir Palsmanu no Blomes. Šī situācija veidojusies pavisam citādāk. Jā, par Blomes muižu ir dati, ka 1710. gadā mērī izmira kādi 58% iedzīvotāji, praktiski 60%. Ja? Nu, tur arī var strīdēties, cik šie dati ir precīzi vai ne, bet katrā ziņā Blomi šī mēra epidēmijas kāra, acīm redzot, tikpat nopietni kā pārējo vidzemi. Tad Palsmanē tukšo sētu tā kā nav. Kopš mēra gan pagājuši jau gandrīz 15 gadi, tā tad varēja būt, ka kaut kādas tukšas sētas bija, bet acīm redzot nedaudz. Un arī ziņas par Palsmani tādas, ka mērī tur izmiruši tikai kādi 3% vai pēc citiem datiem 8% iedzīvotāji.
Tātad Pals man atšķirībā no Lomes šai mērī 1710. gada mērī cieta maz. Vai tas izskaidrojams ar to, ka apdzīvoto vietu izvietojums bija tāds rets, diezgan tālu šīs saimniecības viena no otras, un nebija tik daudz kontaktu, nepārnēsāja mēra bacili viens pie otra tik daudz, grūti pateikt, bet, izskatās, ka tiešām šī mēra epidēmija Pals mani nepiemeklē tik smagi kā citus vidzemes novadus. Un tas droši vien ietekmēja arī to, kas notika tālāk, bet par to tālāko druskuņi vēlāk vēl. Vispirms vēl par to, ka 1724. gadā parādās Palsmanis dalījums divos pagastos. Liesgala pagasts, praktiski tā bija visa Palsmana, izņemot 4 saimniecības, Zilos, Pavārus, Enceļus un Iežus, kas veidoja kaut kādu pagastu, kura nosaukumu es īsti nevaru pateikt. Vāciski tas rakstīts Zīlegalša pagasts, jā. Latviski varētu būt Sīļgala pagasts, varētu būt Zīles gala pagasts, bet ja šajā pagastā ir mājas, kas vēlāk saucās Zilie, tad varbūt īstais nosaukums bija Zilogala pagasts. Te atkal būtu dažs valodniekiem padomāt, kā tas tur varēja īsti veidoties un kā šo Sīli galša pagastu, kā viņi īsti atveidot latviski. Tā, drusciņi atgriezīšos atpakaļ pie kartes, pie Rauzes muižas. 4 zemnieku sētas, tas ir Sīļgala pagasts vai Zilogala pagasts. Tā, vēl kas notika 18. gadsimtā. Palsmans sadalījās 3 muižās. 1743. gadā nodalījās mēra muiža, tātad Palsman tika sadalīts ar 2 brāļiem. 1781. gadā nodalījās Rauzes muiža. Atkal sadalījās mēru muiža, kur divi brāļi, tātad viens paturēja mērus, otrs Rauzu. Tā. Tātad šī vēl atceraties, te bija uz dienvidiem saimniecības, jā, dalījums bija sākotnēji 40. gados tāds, ka no Palsmana paliek par sevi, un šis te gabals uz ziemeļrietumiem no Palsmanas, tas paliek mēriem. Un savukārt, daloties mēru muižai, nodalījās Rauza, viņi tāds paņēma šo Zilogala pagastu un vēl tādus Purvainu mežā apvidu, bet ka Palsmanis caunu mājas, vismaz 2, tā tas veidojās. Vai šī dalīšanās bija taisnīga? Grūti teikt, kā šie brāļi muižu dalīja. Tātad, ja Palsmanē 1724. gadā bija 36 saimniecības, tad 50. gadā jau pēc mēra nodalīšanās Palsmanē 29, mēriem 13 saimniecības. Pēc saimniecības skaita it kā mēri bija zaudētāji, bet tur jāskatās, kāpēc tā, cik katra saimniecība bija stipra, liela, ja. Tur acīm redzot kaut kā citādāk apsvērumi bija. Un tagad nāk dati par 19. gadsimta sākumu, pirmo pusi. 1811. gadā Palsmanē ir 78 saimniecības. Mēros 1 saimniecība, 1 brāļa, 1 saimniecība, 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 1 saimniec
858. gadā. Tur šī 11. gadsimta revīzija nav saglabājusies. Tātad 19. gadsimta 28 saimniecības, Rauzā 23. Nu, notika starp muižām bišķiņ tāda saimniecība pārbīde, pirkšana vai pārdošana, kaut kas tāds, bet tas būtiski neietekmē. Tad daloties mēriem un rauzai, un apmēram līdzīgi tad sadalīja. Bet jāpievērš uzmanību tam, tad, kad runājām par blomi, tad redzējām, ka šis saimniecības skaits būtībā ir diezgan stabils, sākot no 17. līdz 19. gadsimta līdz 19. gadsimta vidum. Šeit saimniecības skaits ir spēja pieaudzis. Ja no 29 līdz 78 Pauls minēja jau mēros rauzā, tāpat tāds spējas pieaugums. Visdrīzāk tas saistāms ar to, ka Palsmanas novadā šis iedzīvotājs skaits augas straujāk nekā apkārtējās muižās, ja tā iemesla pēc, ka, lūk, Palsmans šiem 1710. gada mērī necieta pārāk daudz. Bija lielāki cilvēku resursi, varēja veidoties vairāk jaunu saimniecību, un šeit atkal atbilde man nav, bet var gadīties, ka Pausmanis, mēru un Rauzes muižas īpašnieki Cekele, jā, ka viņi veica varbūt kaut kādas tādas apzinātas tādas reformas, vai kā to saukt, lai veicinātu šo saimniecību attīstību, sadalīšanos patstāvīgās saimniecībās. Bet nu, tur atkal jāmēģina kaut kādu dokumentu sameklēt. Nezinu, vai vispār tāda ir, kas rādītu to tieši muižas īpašnieku saimniecisko darbību, ja saimnieciskās aktivitātes. Pēc nosaukumiem ir kā daudz jaunu nosaukumu neparādās, ja, bet agrākās saimniecības, ja, nu, pieņemsim, kad tas Pausmanis muižā bija tāds vederu mājas vederis, tad nu, šai 19. gadsimta sākumā ir vesels 5 vederes, saucās Kalna vedera Tannis, Kalna vedera Jānis, Lejas vedera Jēpis, Lejas vedera Jānis un vēlreiz Lejas vedera Jānis. Tātad šīs saimniecības neveidojās kaut kur tā jaunā vietā, apgūstot kaut kādu jaunu puru vai meža gabalu vai ko, bet veidojot tādus ciemus. Ja, un šodienas kartē skatāmies arī tur vesels rīpa, tāda neliela ciema ir ap Paulsmanu. Tātad 19. gadsimtā lūk šīs no vienas saimniecības, ja viņām kaut kā daloties, bet turpat kaut kur paliekot tūmā, veidojas tādas saimniecību grupas. Nu, tātad tas atšķir Pausmanu no Blomes, ka šeit notika 18. gadsimta sākot no 18. gadsimta otrās puses kaut kāda spēja saimniecību attīstību, bet īsti no vienas iemesls, jā, tas, kad bija šis dzīvais spēks saglabājies pēc mēra vairāk, bet droši vien bija tomēr arī kaut kādas saimnieciskas darbības no muižas īpašnieku puses, jā, lai šo saimniecību attīstību veicinātu. Nu, un laikam tas būs pēdējais, atzīmē dažus tādus interesantākus nosaukums no Pausmanas novada. Jau min Pūķis, vēlāk izveidojās Vīspūķis, Vīspūķa pusmuiža. Nu, tur varētu teikt, katrs savā novada galā, vai kaut kāda saistība bija saimniekiem savā starpā vai ne, grūti pateikt, bet nu, Pūķis kā tāds nu, interesants nosaukums, taistās dažādām mitoloģiskām lietām. Parasti mēs Pūķi iedomājamies kā tādu nezvēru, kas šauj uguni, bet folklorā Pūķis ir, latviešu folklorā Pūķis ir bieži vien ir tas, kurš nes mantu. Kā mākonis vai kas, kaut kur savāds, varbūt pat no citām mājām, bet nu, Pūķim ir tāda mantas nesēja funkcija.
Nu, interesants nosaukums vēl pinītes. Nu, Smiltene ir viens no latviskākiem Latvijas novadiem, bet tur arī tomēr ir grozījušās dažādas citas tautas, droši vien arī lībieši kaut kādā brīdī kaut kur ir vai igauni ienākuši un pinnītis. Tas norāda, ka ir saimnieks bijis soms, tāda pinnis, jeb soms. Un vēl viens nosaukums, kas būtu jārisina arī valodniekiem, pastāv mālēju mājas, pat laikam divas tagad, un 1724. gadā viņas minētas formā Melderi. Pēc tam 744. gadā Miller, vācu Melders arī nāk no vācu valodas, bet pēc tam tāds skaidrs vāciskais tulkojums Millers, jā, Milders, un pēc tam parādās forma Malei, nu, ko es tā kā drīzāk tulkotu kā Malējs. Tad arī tas pats Melderis, ja Millers. Un tikai 19. gadsimta pirmā pusē parādās garā forma mālei, mā, kā drīzāk ar mālu kaut kas saistīts. Vai šis malēji tiešām nozīmē malēju, arī tur jau ir māls iekšā, un Enzelīns Sovietvārdu vārnīcā māla, tāda mālaina vieta. Nu, te man būtu tad jāprasa kādiem vietējiem, kurš zina vai nē, vai pie mālajām ir māls vispār, jeb nav, vai tas var būt saistīts ar mālu, jā, bet vai šis nosaukums tomēr ceļas no malēja. Nevis, uh, redzēju kaut kur literatūrā formu, bet māla lejas. Tātad vai tās ir māla lejas, ja tomēr malējas. Nu, šie tādi daži interesanti nosaukumi, kam gribējās pievērst uzmanību. Un tas šķiet arī tad ir viss, ko es tad gribēju pavēstīt jums šodien. Paldies!